kā Latvijas pilsoņiem, dažkārt mēs nenovērtējam to un uz kaut ko sūdzamies, kas mums šeit nepatīk, bet jāatcerās tāda lieta, ka mums ir šī mobilitāte, un daži cilvēki ir gatavi par to miljonus maksāt. Tā nerezidenti cilvēki brauc uz mūsu valsti, ko viņi te dara, kāpēc viņi te ir. Ir pat tik traki, ka ir sala, ja, kur tu tai ciltī tur ziedo 80 štukas un tu dabū pasi. Un teiksim, kāpēc to dara konkrētās valstis, jo tas ir veids, kā iegūt papildus investīcijas, bet laulībā ir arī, protams, kontrolas mehānisms, ka katru gadu ir tā saucamais ielūgums tiek apstiprināts, ja, kad caur Latviju LV. Attiecībās jābūt mieram. Bet kāda tieši pretenzija ir, teiksim, tā valdībai pret šiem te mūsu nekustamā īpašuma investoriem, ka redz, viņi atsaucas uz valsts drošības dienesta vienu vēstuli, kur... Tātad valsts drošības dienas redz, ka tur ir riski. Nopirkt īpašumu, jo viņi tāpat var. Nopirkt īpašumu viņi tad tā negodprātīgā nauda tāpat var tikt ieguldīt šeit. Tur ir tas stāsts, un viņi var iegūt vīzu. Tas, principā, visu laiku ir bijis. Cilvēki izvēlās Latviju kā vietu, kur dzīvot, un mums vairāki darījumi ir notikuši. Jā. Sveiciens visiem nekustamā īpašuma entuziastiem un vienkārši mūsu sekotājiem. Paldies liels, ka sekojat mums, un šodien būs ļoti interesanta tēma, jo pie manis ciemos ir Valērijs Bērziņš, jurists, palīdz ar nekustamā īpašuma darījumiem nerezidentiem, asociācijas biedrs, Lanīda asociācijas biedrs, ja, un, kā es zinu, diezgan profesionāls cilvēks savā jomā. Tāpēc paldies, Valērij, ka atnāci. Paldies, Igor, par uzaicinājumu. Jā. Un šodien mēs runāsim par tādu interesantu tēmu, varbūt tādu mazliet kutelīgu, jo cilvēkiem tas tā, zini, nerezidenti cilvēki brauc uz mūsu valsti, ko viņi te dara, kāpēc viņi te ir. Un ir dažādas valstis, dažādi cilvēki, dažādas motivācijas. Mazliet, mēs sanāk, ka varēsim iziet tam cauri. Noteikti, jā. Noteikti termiņu uzturēšanās atļauju programma, vēl kaut kādas tādas būs mums aktuāls, ja, bet ņemot vērā, tagad tieši tāds pārmaiņu laiks šajā sakarā, ja? Jā, šobrīd ir noteikti, ka pārmaiņu laiks. Jā. Okay. Labi, es redzu, ka tu esi sagatavojis tādu skriptu, ja, pēc kura mēs varētu iet, un varbūt īsumā pastāst par sevi. Es strādāju nekustamā īpašuma nozarē kopš 2008. gada. Tas bija baigi interesants moments, kad sākt, jo, kā mēs atceramies... Uzreiz pēc krīzes. Jā, notika krīze, un lai jūs saprastu, cik tas bija sen, tad tajā laikā vēl bija tāds reklāmas veids, ka līmēja lapiņas uz stabiem, uz pieturām un varēja cilvēki... Tu to darīji? Jā, noplēst lapiņu un uzzvanīt, jā. Atsaucoties sludinājumu, palīdzēšu pārdot jūsu īpašumu, kas rakstīts ar roku. Lūk, un es sāku strādāt tajā 2008. gadā mazliet kā aģents ar starpniecības pakalpojumiem. Man tāda pirmā darba vieta ir uzņēmums Rentina Rīgā. Jā, tā kā sveiciens kolēģiem. Un tā interesanti sanāca, ka kopš paša sākuma man bija klienti tieši uz dzīvokļu pirkšanu un kaut kā iegājies, ka bija ārvalstnieki. Bet mazliet pastrādājot, es nolēmu, ka man gribētos tomēr iegūt augstāku izglītību. Izmācījos par juristu un, principā, no tā brīža, un faktiski joprojām es esmu nekustamā īpašuma nozarē, bet vairāk tieši kā jurists, kā konsultants, negluži kā starpnieks. Kā starpnieks minēja. Tā, lai saprastu, mēs arī pie Valērija esam griezušies. Klientiem nereti dažkārt ir vajadzīgs bijis. Citreiz viņiem nav vienkārši jurista, kurš palīdz sakārtot vai... Mēs nodarbojamies ar pārdošanu, mēs darām lietas, bet kas skar termiņu uzturēšanās atļaujas noformēšanu, uzturēšanās atļaujas noformēšanu, tad mēs esam arī griezušies pie Valērija sadarbojušies. Tā kā šis jautājums ir bijis aktuāls un Valērijas ar to ticis ļoti labi galā. Tā kā, juridiskie jautājumi. Tu arī palīdz pārvaldīt, izīrēt, kaut kas tāds bija? Jā, arī. Principā tie klienti ārvalstnieki, ar kuriem es strādāju un savulaik palīdzēju nokārtot uzturēšanas atļauju, ir daži pat kopš 2010. gada. Piemēram, viņš nopērk viņam kaut ko tālāk, to objektu jādara, viņam jāizsīrē, un tad tu tā kā nokavaro tās vajadzības. Jā, es visu laiku biju klāt klientam, gan kad viņš pirka īpašumu, gan palīdzēja noformēt uzturēšanas atļauju, pēc tam izīrēt dzīvokli, pārvaldīt, kaut kādus jautājumus risināt. Nodokļu konsultācijas arī kaut kādas vai? Minimālā apmērā attiecībā tieši uz izīrēšanu, uz gada deklarācijām. Skaidrs. Labi, tas tāds, mēs visi esam miljonāri. Jā, tā ir laba ziņa, ka katram no mums kabatā ir Latvijas pase, un lai jūs saprastu, piemēram, Maltā, šī programma vairs nav aktuāla, bet pirms pāris gadiem bija, ka aptuveni ieguldot 1 000 000 eiro varēja iegūt Maltas pilsonību.
Tā kā mēs Latvijā šeit runājam par uzturēšanas atļaujumu, bija valstis, kur bija, teiksim, nākamais līmenis, Pase. tā varētu teikt, jā, pase. Nu, lūk, un tas cilvēki bija gatavi maksāt, jā, vismaz 1 000 000 eiro, un es reāli vienai ģimenei arī esmu palīdzējis šādu statusu iegūt, jā. Maltā tāda programma, ka tu dabū pilsonību, ieguldot 1 000 000 nekustamajā vai kā tā programma? Sasumēts kopā, teiksim tā, jo Nav tur tik vienkārši, ja? Jā, ir ieguldījums nekustamajos īpašumos, ir speciāls valdības fonds, kur papildus jāiemaksā, un tad arī tur bija tāda lieta kā kaut kāda labdarības organizācija. Nu, vai nu sports, vai nu kultūra, nu aptuveni šāda summa. Jā, un tur ir, protams, kad ir nu, vēl tāds 3 gadu novērošanas periods, kad it kā pasi piešķir, bet Maltas valdība pieskata to cilvēku. Vēl var ieslēgt atpakaļ gaitu, ja? Jā. Klausies, kā tev liekas, kas ir tās valstis un kāpēc viņas veido šīs programmas? Drīkst tev pajautāt, jo es redzu dažādas tās programmas, ja? Uzturēšanas atļauja, tur rezidences visādas, ja? Dažādas var dabūt, var pasi dabūt, kā tu saki. Ja? Ir pat tik traki, ka ir sala, ja? Kur tu tai ciltī tur ziedo 80 štukas un tu dabū pasi, ja? Un tu vairs nesi kaut kāda viena pilsonība, tu esi cita, un to pasi brauc, un tu esi tur Vanuatu, ja? Pilsonis, jā. Un, nu, tas cilvēku nepieciešamība, naudas vajadzība vai vienkārši garlaicīgi? Kāda ir tā doma? Te viens, nu, kāpēc to dara konkrēta valsts, un otrs, kāpēc tas ir pieprasīts. Ja? Un, teiksim, kāpēc to dara konkrētās valstis, jo tas ir veids, kā iegūt papildus investīcijas. Pieminēja Vanuatu, ir tādas valstis kā St. Kitts Nevis, ja? Un šīm te valstīm bija noslēgti sadarbības līgumi, kas nozīmē to, ka šo valstu pilsoņi var bez vīzas iebraukt vairākās Schengenas zonas valstīs. Nu, gan arī visās Eiropas valstīs. Nu, lūk, tas daļēji, protams, mainās un arī tiek ierobežots. Piemēram, Vanuatu šobrīd vairs nav tā kā šāda iespēja. Tas viss tur. Jā, agrāk tas bija vienkāršāk. Un savukārt cilvēku motivācija, kuri piesakās šādai pasei, ir tāda, ka noformēt vīzas ir diezgan sarežģīti. Vīzas ir ļoti neprognozējamas, piemēram, var iedot... Kontus arī grūti atvērt, varbūt tieši naudas jautājumu arī, vai ne? Jā, vīzu, piemēram, single entry vīza, kas vienreizēji iebraukšanai tur uz 10 dienām, jā. Cilvēkam varbūt regulāri braukt vai uz Eiropu, kādas biznesa lietas risināt. Un tad viņam ir tās valsts pase vai nu, kaut kāda uzturēšanas atļauja, kaut kāds status, kas ļauj viņam un ģimenes locekļiem brīvi iebraukt un redzot šos cilvēkus, nu, teiksim, praktiski ar viņiem saskaroties, redzu, ka viņi ir tādi, nu, kā pasaules pilsoņi, ka viņi nesēž vienā vietā, viņi grib braukt, tikties, darīt kaut kādas lietas, īstenot projektus. Pasaules pilsoņi, tas ir labs. Un tad, kad tu esi tās pasaules pilsonis, saproti, ka īstenībā ne visur tu vari iebraukt, ne visur tu vari uzturēties tik ilgi, cik gribi, un ne visur tev ir tās iespējas. Jā, tieši tā. Tad ir jādabūna tās atļaujas. Nu, es vienkārši zinu, arī esmu gājis tādiem procesiem konkrētās vietās cauri. Kas par to miljonu? Mums katram ir miljons, ja mēs ieviestu šādu programmu. Šajā slaidiņā bija domājis to, ka mums, kā Latvijas pilsoņiem, dažkārt mēs nenovērtējam to un uz kaut ko sūdzamies, kas mums šeit nepatīk, bet jāatcerās tāda lieta, ka mums ir šī mobilitāte, un daži cilvēki ir gatavi par to miljonus maksāt. Nu, tā Schengen zona, un tā Eiropa. Tas, ka mēs vienkārši varam ielikt savu pasi kabatā un aizbraukt tur uz jebkuru Eiropas valsti un tur ceļot, darīt lietas. Forši. Kāpēc termiņu uzturēšanas atļaujas ir tik kārotas? Īstenībā mēs mazliet jau noslēdzām to, ja? Jā, nu, te varētu īsumā vēl tikai ieskicēt to, kā es minēju, vīza ir neprognozējama. Vīzu dažkārt ir ļoti sarežģīti noformēt. Viņi ir sarežģīti, viņi aizņem laiku, un tur jāiesniedz kaut kādi papīri visu laiku, vai ne? Dokumenti, jā. Te varētu pieminēt piemēru par Turcijas pilsoņiem. Viņiem ir tā, ka viņi, ja grib vīzu, viņi nevar iesniegt, teiksim, dokumentus vēstniecībā. Tur ir tāds... Nu, kā speciāls pakalpojums sniedzējs. Viņš sauc VFS Global. Un, lūk, lai tur pierakstītos, tas ir praktiski nereāli. Ļoti sarežģīti cilvēkiem. Vienkārši, lai tiktu pie pieraksta, lai iesniegtu dokumentus. Jā. Un uzturēšanas atļauju ir stabils status uz noteiktu termiņu, kur cilvēks saprot, viņš un ģimenes locekļi var iebraukt. Ja vajag regulāri iebraukt, izbraukt, kaut kādas konkrētas darbības veikt, tev pat vīzu var neļaut tās varbūt kaut kādas darbības, ja? Nu, ja mēs runājam par kaut kādām... Man nāk prātā tas konts un vēl kaut kas, bet vai ir vēl kaut kas, es nezinu, īres līgumus jau var noslēgt? Klasisks piemērs nekustamā īpašumā šie investori,
viņiem ir uzturēšanas atļauja ar tiesībām strādāt. Reti, kuram tas ir aktuāli, bet cilvēks teorētiski var nopirkt īpašumu, noformēt uzturēšanas atļauju, un Latvijā var strādāt par jebkādu algu. Saņemt algu un strādāt, ja? Jā. Ja tev nav tādas, tad nevar pieņemt darbā cilvēku, kuram nav uzturēšanas Tad tas atļaujas. viss iet ar nodarbinātības valsts aģentūru, tiek izsludināta vakance, tur ir prasības, ka minimālā alga. Īres attiecības arī nav bez uzturēšanas atļaujas, nevar noslēgt īres līgumu teorētiski. Var, bez uzturēšanas atļaujas, jā. Īpašam jau arī it kā var nopirkt bez uzturēšanas atļaujas. Ne? Var arī, protams, jā. Uzturēšanas atļaujas pamati, jā, izplatītākie uzturēšanas atļaujas saņemšanas iemesli kādi. Jā. Tad te mums ir ģimenes apvienošana, jā? Ja mēs paskatāmies PMLP statistiku, noteikti populārākā būs nodarbinātība. Piemēram, par pagājušo gadu no Uzbekistānas vairāk par 1000 cilvēkiem saņēma šādu. Tātad termiņu uzturēšanās atļauja, tas ir atļauja šeit uzturēties uz konkrētu periodu, un Jā. tie iemesli, kāpēc viņi ir izsniegta, vispopulārākā ir darba attiecības. Ja? Jā, vispopulārākā noteikti ir nodarbinātība. Un, Zini, cik procentu no visa? ne, procentos tagad uzreiz uz sitienu. Un cik ilgi ir tā atļauja, kamēr ir darba līgums, vai arī uzreiz tev iedod uz 5 gadi? Pašu statusu var piešķirt uz 5 gadiem. Un katru gadu jāparāda darba līgums? Katru gadu tiek atjaunota, un PMLP skatās līdzi un pārbauda nodokļu samaksu. Un vai ka ir reāli darba tas attiecības, uzņēmums strādā, un arī, protams, viņi jau ir iemācījušies pārbaudīt, ka tas, teiksim, tā nav fiktīvi. Jā, ka tur nav uzņēmums, kuram tur apgrozījums 10 Un ko tu eiro. teici, kādas valstis tur bija? Kazahstāna? Uzbekistāna viena no populārākajām valstīm. Jā, tad noteikti ir Tā ir populāra. būvniecībā viņi tur vairāk vai? Tur ir dažādi, jā, pamatā būvniecība, noteikti sabiedriskā ēdināšana. Jā. Kaut kādas Sapratu. tādas vienkāršas profesijas. Mācības noteikti ir populāras. Bet tas sanāk ir otrs populārākais, nevis pirmais. Jo es zinu daudz čiks par to, ka mums te daudz iebraucēju, it kā studenti, bet viņi nestudē. Zini, šities viss. Jā, studentiem, ja nemaldos, ir gan tā kā, protams, tiesības mācīties, gan arī kaut kāds noteikts stundu skaits, ko papildus viņi var strādāt. Var arī strādāt. Jā, un tāpēc tas arī ir populārs. Protams, no populāriem ir arī noteikti, ka laulība, jā, kad Latvijas pilsonis Bet apprecās. laulība, jā, tagad ir tā laulība, apprecās, veido ģimeni. Sākumā ir tā termiņa uzturēšanās atļauja, ja? Jā. Un pēc tam pāriet uz to pastāvīgo atļauju. Ja? Pēc 5 gadiem. Aha. Bet laulībā ir arī, protams, kontrolas mehānisms, ka katru gadu ir tā saucamais ielūgums tiek apstiprināts. Ja? Kad caur Latviju LV tā sieva vai tas vīrs aizpilda pieteikumu, Jā. Ka viņš tā kā ļauj, vienkāršiem vārdiem sakot, pagarināt uz nākamo gadu. Tas sanāk, ka tur nedrīkst strīdēties laulībā. Baigi jābūt, Jā. attiecībās jābūt mieram. Jā, jāuzvedās kārtīgi, godīgi. Jā. Lūk, un tie pamati, kas mums ir aktuāli nekustamā īpašuma nozarē, protams, ir nekustamā īpašuma iegāde. Jā. Jā. Ja mēs skatāmies termiņu uzturēšanas atļauju chronoloģiju, ja, tev ir sagatavots tas imigrācijas likumā, ko tas nozīmē 2010. gadā. Sākumā bija programma nekustamā īpašuma iegāde pa 100 latiem. Ja? Sanāk tā, ka tas vispār atskaites punkts, nulles punkts, kad mēs vispār uzzinājām par to, ka ir šāda iespēja saņemt uzturēšanas atļauju apmaiņā pret nekustamā īpašuma iegādi, ko daudzās valstīs arī pazīst kā zelta vīza. Golden vīza, jā. Tas mums parādījās 10. gadā, 1. jūlijā. Un tad tā programma bija tāda, ka bija 100,000 lati. Un, tas bija Rīga, un agrāk viņš saucās Rīgas rajons. Jā, Tikai Rīgā un Rīgas rajonā pēc 100,000 vai dārgāk, un tu saņem termiņu uzturēšanas atļauju uz 5 gadiem. Ja? Un tad tajā laikā varēja pirkt vairākus objektus, un daudz izveidot tādas paketes ar nelieliem dzīvokļiem. Un tad bija 50,000 latu, kur tālāk ir rakstīts, kas ir 70,000 eiro aptuveni. Un tur varēja pirkt, teiksim, tuvākā tāda pieklājīga vieta bija Cēsīs. Mēs zinām, ka tur daudzi no Ķīnas nopirka. Jā, īstenībā valsts kā arī es zinu, ka ir pirkuši. Bet kāpēc to programmu ieviesa? Ieviesa noteikti investīciju piesaistēji. Investīciju piesaistēji. Tātad mērķis bija piesaistīt investorus, investīcijas, naudu darījumos 10. gadā pēc krīzes. Jā. Jo bija krīze, laikam, bet vajadzēja kaut ko. Mums atjaunošanās bija faktiski 7. gads viss gāja uz augšu, 7. gada beigās gāja uz leju, 8. arī uz leju. No laikam tas 10. gads bija, kad jau pamazītiņām sāka tas tirgus izlīdzināt. Okay. Un rekur rezultāti, tas kopā, kad 10. gadā ievies šo programmu, visu laiku viņa ir mainīta, bet nereiz nebija atcelta, vai ne? Atcelta nebija, ne. Viņa tikai bija
mainīta. Ierobežota, jā. Nu, piemēram, Krievijas pilsoņi kopš 2022. gada nevar no jauna, teiksim, pretendēt uz... Nu, jā, loģiski, jā. Bet citiem pilsoņiem tur tikai summa mainījās, jā. Nu, labi, un summa tika mainīta, nekas cits netika mainīts, jā? Mainījās summa 250,000 un par pagarināšanu uz nākamajiem 5 gadiem ieviesa nodevu 5,000 eiro no ģimenes. Ok, vēl klāt, jā. Neatkarīgi no cilvēku skaita. Bet kas šitais kaut kāda rezultāta? Tas ir 1,37 miljārdi ir apgrozīti šīs programmas ietvaros kopš tās izveidas, jā? Jā, tas ir līdz 24. gada beigām, un šī statistika ir... Pasties, kā ir krities. Jā. 11, 12, 13, 14 bija baigi labi, un tiklīdz vairs nebija tie, tiklīdz bija 250,000, tā uzreiz nokritē, jā? 15. gadā Sanāk 14. gadā. Jā. Ieviesas slieksni 250,000. Viņa tieši uzgrieza apgriezienus, un tad nokritās, jā. Un tad bija 90, 62, 30, tā programma jau tā dzisa, ne? Pamazītiņām viņa dzisa, bet ja mēs skatāmies tur tālāk, kur mums būs arī tur slaids, statistika, jā, tur bija šeit, jā, kad, piemēram, 24. gadā bija 17 kopumā. Rentena Rīgas statistika tā ir. Nu, viņi tā smuki apkopoja. Šūtauts kolēģiem, es zinu, ka jūs skatāties. Kopējais skaits tikai 17. Jā, bet te, Igor, svarīga piebilde, kad vienmēr tajā statistikā ir tikai pozitīvie pieteikumi. Ja mēs skatāmies kopējo pieteikumu skaitu, viņš noteikti būs lielāks, bet ir tā, ka viņi pagarina PMLP dokumentu izskatīšanas termiņu, dažkārt pieprasa papildus dokumentus, un tas jau parādās nākamā gada statistikā, bet tik un tā nākamajā gadā jau 41 apstiprināts pieteikums, un iesniegti bija aptuveni 50. Tagad jau. 25. gadā. Tātad 25. gads. Es arī jūtu, ka 25. gadā pieauga. Ļoti pieauga. Mums pāris kolēģi ļoti sāka pat fokusēties uz šo programmu. Tieši. Un tā bija Turcija, tā varbūt bija arī Ķīna īstenībā. Ne? Man ir bijuši daži klienti no Ķīnas. Jā. Kas vēl ir, kur Izraela? Īstenībā, jā, Izraela bija, jā. Nu, Ukraina ir loģiski, jā. Jā. Šitajā statistikā no ASV, kur mēs redzam, tas klients, kas ar jūsu palīdzību, ar Tribus palīdzību. Mēs jau smējāmies ar kolēģiem, ka mēs redzējām statistiku. Armans jau teica, 14, tur trešdaļa ir mūsu. Nu, negluži, bet tiešām. Paldies Armandam par foršu klientu. Jā, tur interesanti. Bet tiešām viņas visas vārdā var nosaukt. Viņu nav daudz. Jā, tieši tā. Bet, ja mēs runājam par pieteikumiem, pieprasījumiem, kas tur bija? Tur tā arī bija tāds topiņš, kad pieprasījumi arī bija līdzīga statistika. Jo šeit ir grūti pateikt statistiku. Tev te ir 3, 2, 1. Tas, bet tur tā arī bija, ka dominē Turcija, Izraela, Ukraina, Grūzija. Un tā tālāk. Tu Ķīnu gribās pieminēt vairāk? Nākamajā slaidiņā mēs varam apskatīties tur pa valstīm, kur sadalās, ka 25. gadā Turcija tie ir pieteikumi. Jā, mēs redzam pieteikumu. Viņi ir vairāk nekā apstiprināts pozitīvs. Jā, es jau izskaidroju, kāpēc. Bet kur Turcija tā kā dominē 13 cilvēki saņēma, no Uzbekistānas 3, no Lielbritānijas arī 3. Ir Kanāda, ir Grūzija, ir ASV. Tā ir tādas valstis, kuras bija izteiktas. No Izraēlas man arī viens klients pagājušajā gadā. Baigi nav liela, bet pieaug. Pieprasījums, vai sakot, pieaug. Tas gan, pieaug. Man gribētos varbūt tālāk ar tevi parunāt par to. Es tā kā, mēs redzam, nav tur tik daudz to pieteikumu, bet tā programma arī vairs tik daudz neienes. Ja mēs skatījāmies tos skaitļus, tad 20 miljoni iesanāk. Es pareizi rēķinu? Nekustamā īpašuma ir 1,37 miljardi eiro. Nē, bet pēdējos gados cik ienes viņa? Pēdējos gadus tur bija arī vienā no slaidiņiem bija 500 miljonu eiro tur mums sūtīja PMLP statistiku. Jebkurā gadījumā viņa vairs nebija tik aktuāla, bet es zinu, ka asociācija tu piekriti un varbūt uzņēmies, es nezinu, kur iniciatīva tā bija, bet tu uzņēmies
Pārstāvēt asociāciju, pārunās par šīs programmas, par grozījumiem migrācijas likumā, jo tagad bija šīs darbības par grozījumu pieņemšanu, ieviešanu likumā. Pareizāk sakot, jaunais imigrācijas likums. Jaunais imigrācijas likums, vienkārši jauns imigrācijas likums. Pastāst lūdzu par to likumu. Kas tas tāds ir? Kāpēc viņš jāmaina, vai kāpēc viņš jau tiek mainīts? Nav jau netiek ieviests. Pilnīgi jauns, jā. Mēģināšu kaut kā loģiski izskaidrot mums, kurā vēl 20. un 21. gadā bija imigrācijas likuma, tāds drafts, teiksim, tā melnraksts, jaunais imigrācijas likums, un tur, ja atceraties, bija tolaik Kariņa paziņojums, ka programmu jāslēdz, kas attiecas uz nekustamo īpašumu iegādi un uzturēšanas atļaujām. Uzturēšanas atļaujas pret nekustamo īpašumu iegādi ir jāslēdz. Jā. Bet ir taču vēl citas programmas, vai ne? Tur ir... Kas tur vēl bija? Tur bija ieguldījumi kapitāla sabiedrībās, kur vispār nav jāiegulda daudz, tur 50,000. 50,000, Nodibini SIA, ieliec 50,000 un tu dabū tādu pašu uzturēšanas atļauju, ne? Jā, bet sanāk tieši bija neskapēc pretenzija pret tiem nekustamiem īpašumiem tajā laikā. Kā viņš teica, ka tieši nekustamo vajag tieši nekustamo īpašumu, jā. Es pat biju atradis kaut kur arhīvos, var atrast publikācijas ziņu virsrakstos. Kādi ir tie argumenti? Es vienkārši nezinu. Šis raidījums nav par politiku, draugi. Noteikti nē. Jā. Bet kas ir tie... Es varbūt īsumā to chronoloģiju vēl pastāstīšu, kā tiek mainīts, un tad par tiem argumentiem. Un tad pienāca Covid, un visi, teiksim, tā aizmirsa par to imigrācijas likumu. Lūk, un pagājušajā gadā atkal izcēla no arhīva, no plauktiem paņēma šo imigrācijas likuma draftu, kas tapa pirms Covida. Un galvenais iemesls, kāpēc paņēma viņu vēlreiz sāka skatīt, ir dažādi šie Eiropas regulējumi par migrantiem, kas obligāti jāpieņem. Bet migrācija ir problēma pasaulē. Jā. Un sanāk, ka ir kaut kāda risinājuma jāveic. Bet kas ir tās problēmas, kuras no migrācijas rodas, un kā viņi, tu zini, kas tās problēmas? Kaut kāds crime rates vai kas? Sanāk tā, un viņi vai nauda iet prom no valsts? Sāka skatīt šo te likumu, un tur vienā katlā ir gan migranti, gan šīs investīcijas, gan vispārējais. Bet kāda tieši pretenzija ir, teiksim tā, valdībai vispārīgi nosauksim pret šiem te mūsu nekustamā īpašuma investoriem, ka redz viņi atsaucas uz valsts drošības dienesta vienu vēstuli, Tātad valsts drošības dienas redz, ka tur ir riski. Tas ir pilnīgi forši, ka tur arī iesaistās valsts drošības dienas. Bet tad jautājums, kas ir tie riski? Tur ir tā problēma, ka viņi nedefinē konkrēti. Un es, kad biju uz konkrēti? Jā, uz Saimas šo aizsardzības sēdi 29. aprīlī pēdējo reizi es biju. Es viņiem skaidroju, ka tad, kad investors šeit Latvijā ienāk, viņu pārbauda starpnieks. Tas ir mūsu pienākums pēc likuma pārbaudīt. Mēs ziņojam tur finanšu izlūkošanas dienestam, ja ir riski. Ir darījuma konts, kur banka pārbauda, ir notāra pārbaude, mazliet zemes grāmata. PNLP, vai tad viņam taču jāsaņem tā uzturēšanas atļauja, tur taču ir nopietni pārbauda. Tie riski, jā. Bet valsts drošības dienestam, protams, ir pavisam citi resursi nekā mums un, teiksim, privātām iestādēm kā bankām un tā tālāk. Viņi saredz, ka tur varētu būt vai kaut kāda negodprātīga nauda, par kuru šie īpašumi tiek pirkti, vai tie cilvēki var kaut kādus tur apdraudēt mūsu sabiedrību, bet valsts drošības dienas uzskata, ka jāslēdz, jo lai nav tā negodprātīgi kaut kāda iegūtā nauda, vai cilvēki, kuri ir nevēlami mūsu valstī, neienāktu šeit. Jā. Un nesaņemtu uzturēšanas atļauju. Tā sanāk. Nopirkt īpašumu, jo viņi tāpat var. Nopirkt īpašumu viņi var. Tā negodprātīgā nauda tāpat var tikt ieguldīt šeit. Tur ir tas stāsts, un viņi var iegūt vīzu. Tas principā visu laiku ir bijis. Termiņu uzturēšanas atļauja varbūt pat labi, visu laiku ir redzeslokā tas nevēlamies cilvēks, tā viņš ienāk tā nauda, un tā nauda tāpat var ienākt, pareizi? Tieši tā. Jā, tā nauda tāpat var ienākt, un tas cilvēks tā vīzu arī var noformēt un iebraukt. Jā, un būsim reāli, ka darījums var notikt vispār neiesaistot Latvijas bankas. Piemēram, viens ārvalstnieks var nopirkt no cita nekustamā īpašuma, kas atrodas Latvijā. Un neviens nepārbaudīs. Naudu pārskaitīt, es nezinu, uz Šveici, uz Kipru, pat neiesaistot Latvijas, teiksim, bankas un zemes grāmata viņa. Un starpniekus arī neiesaistot un notāram tikai paprasot apliecināt. Jā, tieši tā. Tāpēc tā ir tādi vairāki jautājumi, uz kuriem mums nav atbildes, kāpēc tā.
Jā, jo ja tas ir slēpts kaut kāds tāds negodprātīga, tāda nekustamā īpašuma iegāde ar kaut kādiem nepareiziem līdzekļiem, melnu naudu kaut ko, tad tas varētu tikt veikts tādā veidā, kas ir vienkāršāk, Jā. Un tāpat šīs programmas slēgšana neko neatrisina. Šī programma pat nav interesanta, ja tu to dari ar tādiem motīviem. Tieši tā. Deputāti arī atsauc uz to, ka tur bija daudz šī Krievijas investoru nauda, bet es arī viņiem skaidroju, ka ja mums ir tas likums, kas šobrīd kopš pagājušā gada aizliedz Krievijas pilsoņiem vispār pirkt īpašumu. Okay. Jebkurā gadījumā tie bija 17 cilvēki 2024. gadā. Tā, lai jūs saprastu nekustamā īpašuma tirgumu, domā, tā baigā kaut kāda izmaiņa? Nē, arī tie 41, manuprāt, nerada nekādu inflāciju. Kaut gan deputāti teica, oi, baigā inflācija, baigi ietekmē. Tā, ka viņi pērk dārgāk? Jā, ka viņi pērk dārgus īpašumus. Okay. Bet nav tā, ka tās programmas visur tiek slēgtas vai arī padarītas neinteresantākas? Tu tā neizskatās? Kopumā es esmu lasījis, ka Eiropā... Es vienkārši sekoju visām tām programmām stingrāk, arī. Un viņas, es redzu, ka viņas arvien dārgāk un tādi soļi milzīgi. Zini, tur bija 300, tagad 500 000 vai 1 miljons. Tagad tur tāda vēl, arvien neinteresantākas tās programmas paliek. Tā sanāk, Eiropas līmenī. Tas sanāk, ka Eiropa pati piegriež to visu. Tas laikam tāds Eiropas līmenis. Tas nav mūsu valsts līmenis. Mūsu valsts vienmēr tāda piesardzīga ļoti, manuprāt. Bet tas tā kā kopējs. Skaidrs, kur te vēl ir pāris programmas, Latvijas programma pret citām, Jā, te ir salīdzinājums. Dotajā brīdī tādas aktīvas programmas ir, cik man zināms, ir Kiprā un Grieķijā, bet ja mēs runājam šajā slaidiņā tieši par nekustamā īpašuma iegādi, jo ir arī citas programmas. Kur nav nekustamais īpašums. Es tagad netīšām iedomājos, kā Waterfrontu tagad pārdot. Izaicinājums. Tas būs interesējis uz šito liku visu. Bet, kad, ir taču projekti, kurus tu būvē ārvalstu pircējiem. Ar domu, ka brauks, investori pirks, lai saņemtu uzturēšanas atļauju, varbūt atvērtu biznesu, Šis ir labs piemērs, ja tu atceries, savulaik bija Jūrmalā, bija tādi īpašumi un kādi trīnieki. Bija tā kā bišķiņi tā kā uzkrūvēta tā cena līdz tiem 250,000. Kaut kas ar mēbelēm, kaut kas ar parkingiem. Tu tā kā pakārto citam standartam, reāli. Un tā, ka ne visu laiku dzīvot, zini, viņiem tā rīcība ļautu dzīvot vilā, viņi dzīvos tagad tādā dzīvoklī, zini, kas tagad. Ja mēs runājam par darbu, varbūt ar nerezidentiem, par programmu vienkārši skaidrs, ja godīgi. Kad viņi beidz strādāt? Konkrēti termiņi nav zināmi. Šobrīd Saeima pabeidz izskatīt komisijas līmenī šo imigrācijas likumu. Bet ir jau viss. Dead. Mūsu šis tātad priekšlikums komisijas līmenī ir nobalsots deputāti pret. Okay. Skaidrs, ka vēl Saeima balsos 3. lasījumā, bet būsim reāli, tur jau neviens nebalsos neko, lai saglabātu. Tā kā uzskatīsim, ka tā programma kaut kad tiks slēgta. Maldos pēc manas rīcībā. Tas, ka tagad valdībā tur mainās lietas, tas neko nemaina, ne? Likumdošanas process jau tāpat viņš savu gaitu. Es saprotu, jebkurā gadījumā, tā programma vasarā, kaut kad vasarā. Beigsies vasarā. Varētu būt, Ar pārējais, es ceru, pārējais noteikumiem esmu runājis ar to arī, lai iestrādā šos te pārējais noteikumus, jo skaidrs, kamēr cilvēki nopērk īpašumu, pabeidz darījumu, iesniedz dokumentus, tas prasa laiku. Jo es esmu manījis arī par to Turciju, piemēram, vēl kaut kur cilvēki tās programmas iegriežās, ar laiku viņas iegriežās. Un varēju redzēt 2024. gadā, kas tur 17 vai cik tur, tad atkal 41 jau 2025. gadā. Ar katru gadu, jo tie cilvēki, viņi pēc tam savējumi pastāst, tev klausies te tādu programmu, ka pirmais izgāja tas lēdzus salausts, un tad nākamie nāk. Viņš nepaspēs iegriezties, un tad mēs apturam to programmu sanāk. Un tad, ja mēs atsāktu to programmu, tad atkal vajadzētu laiku, lai viņi iegrieztos. Pareizi saprotu? Tieši tā, tas ir reputācijas jautājums, ka cilvēki tic vai netic. Piemēram, man arī šīs darbs ar Turcijas klientiem pat bija tā izveidots, un joprojām ir izveidots, ka ir partneris, kurš šeit dzīvo Latvijā, Turcijas pilsonis, un viņš tā kā piesaista tos klientus man no Turcijas. Tagad viņš vairs nevarēs piesaistīt tos pircējus. Bet kā tev liekas, nerezidentu pirkumi tāpat notiek, un nereti viņiem tur uzturēšanas atļauju nevajag. Tas jau neietekmēs tos pirkumus, vai ne? Investori Eiropā, ja mēs skatāmies uz Eiropas līmenī, Latvijā ir diezgan labas atdeves, ir tas
potenciāls kapitāla pieaugums, jā, no tās cenu kāpuma, kurš ir Jā. it kā. Es nesaku, ka cenas kāps, bet Jā. kas zina, un investē, jā, tieši tā. tad tas tāpat notiks. Jā, te varētu dažus klasiskus piemērus iedot, bet, ja mēs runājam, ļoti svarīgi saprast par šo te, neprofesionālo kategoriju, ja, kas ir dzīvojamais fonds, privātie pircēji. Ne par kaut kādiem lieliem fondiem. Klasiski piemēri pagājušajā gadā man divas ģimenes. Viena nopirka dzīvokli Vecrīgā no Amerikas, jā, pāris. Viņi krieviski un angliski runājoši. 180,000 viņi ir no Floridas. Es pieļauju, ka Floridā par tādu naudu neko normālu nevar nopirkt. Jā. Jā. Šeit viņi var braukt vasarā, kad tur ir karsti, šeit ir labi. Viņi var uzturēties. No Izraēlas arī. Miers. Sabiedrības līmenī. Jā. Cilvēki izvēlās Latviju kā vietu, kur dzīvot, un mums vairāki darījumi ir notikuši. Jā. Protams, jā, uzturēšanas atļauja 50% varbūt ir bijusi aktuāla. Kaut kā tāpēc sajūtam. Varbūt kādam jau ir bijusi, ir jau. Bet žēl, ka šīs programmas nebūs, jo viņi vienkārši kā tāds instruments noderēja. Jā, noteikti. Kā instruments, bet es neteiktu, ka viņš baigi tagad crazy kritīs pieprasījums tādā investoru līmenī, kas investē, drīzāk kritīs varbūt tāda biznesa attīstība, ka viņi jau atbrauc un kaut ko vēl tālāk dara. Zin, tā kā atbrauc, viņi grib uzturēties šeit, tad viņi grib šeit operēt. Jā, tieši tā. Ja tas ir vienkārši tīri iestumt naudu Latvijā, to izdarīs tāpat. Uzturēšanas atļauja, tad viņš grib atbraukt, integrēties, atvērt uzņēmumu, aiziet uz restorānu. Šīs visas lietas, pareizi. Tieši tā. Un te arī, kas nav ne šajos slaidos, ne politiķi to nesaprot, aiz daudzām šīm ģimenēm, kuri saņēma uzturēšanas atļauju, tas bija kā pirmais solītis. Pēc tam viņi, piemēram, zinu, ka ir kādi, kuri attīstījuši īres namus, kādi, kuri attīstījuši tur loģistikas parkus. Ja? Viņi tā kā Latvijā viņiem labi, viņiem ir uzturēšanas atļauja, viņi tādā labā līmenī taisa biznesu. Ja? Viņiem ir līdzekļi, viņi vienkārši šeit esot, iejūtās un tad veids darbības. Jā, tas ir. Okay. Bet klausies, un no otras puses, ja mēs skatāmies, tās uzturēšanas atļauju programmas citas. Nevis pret nekustamo īpašumu iegādi, kas ir tā kā, viņas tāpat ir, un migrācija problēmas tāpat būs. Ja mēs runājam, es ļoti atvainojos, bet tie paši, kas ir varbūt, kas cilvēkiem nepatīk, zini, tur migranti, kas it kā fiktīvi, it kā studiju programmas, izmanto. Fiktīvi darba attiecības veido, un tad šeit uzturās patstāvīgi, saņem uzturēšanas atļaujas. Tas taču netiek atrisināts ar šo programmu slēgšanu. To nevar vienā dienā, tas zin kā Tom un Jerry multinē, ka visu laiku viens skrien, otrs dzenes pakaļ. Ka no vienas puses, ir tie migranti un migrantu problēma, kas ir visā Eiropā, no otras puses ir šis normatīvais regulējums, lai viņus tur vairāk pārbaudītu un viņi tur vairāk integrētos. Bet, tā problēma ir, protams, jā. Jā, un viņa netiek risināta ar šo jauno migrācijas likumu. Es uzskatu, kaut kas tiek jau tur optimizēts, jā, bet problēmas. Un kādas vēl bija programmas? Visas tās par tām apprecēties, darba attiecības veidojot, studējot, tas viss paliek. Tie, kas skatās un domā, ka mēs tagad runājam par migrācijas jauno likumu un tur būs kaut kādi baigie ierobežojumi, lai cilvēku skaits samazinātos, kas migrē šeit. Tas nav par to. Mēs šeit runājam par tieši to investoru, un viņš tāpat būs. Te jau vienkārši investors šeit neuzturēsies, pats kā tāds. Tie, kas, piemēram, jāsaprot, ka tas ir ļoti vienkārši nopirkt nekustamo īpašumu un saņemt uzturēšanas atļauju, bet ir ļoti sarežģīti, piemēram, saņemt uzturēšanas atļauju uz nodarbinātības pamata. Jo augsti kvalificēts speciālists man arī bija, piemēram, pagājušajā gadā es palīdzēju vienam uzņēmumam, viņi paši ir Izraēlas startups, viņiem Latvijā ir filiāle, viņi pieņēma vienu ārvalstnieku šeit. Viņam vajadzēja tulkot diplomus, viņam vajadzēja sniegt certifikātus, viņš šeit jomas cilvēks. Viņam tur kaudz ar dokumentiem bija jāsniedz PMLP, bija papildus pārbaudas. Tīri tas process, viņš ir sarežģīts, un tas saglabāsies, bet viņš krietni sarežģītāks, ja mēs salīdzinām ar nekustamo īpašumu iegādi. Žēl, bet
Zini, paldies tev liels par šīm varbūt ne tik labām ziņām. Nu, kādas ir, jā. Ko tu paredzi nākotnē tā programma varētu atgriezties? Zini kā, es, kad tajā Saimas sēdēs biju, jo es iemācījos smieklīgu tādu terminu saucas politiskā izšķiršanās. Un viņiem kaut ko pajautā konkrēti atbildi vai kā. Un viņi saka politiskā izšķiršanās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kā politiķi nobalsos, kā nolems, jā. Tas ir atkarīgs no politiskās izšķiršanās? Nu jā, kad ko politiķi pielems, vai viņi tur, piemēram, izvirzīs kaut kādu tur grozījumus imigrācijas likumam. Atgriežot kaut ko, ja? Jā, vairākums nobalsos par vai pret, atkal virkni. Bet tas nāk no Eiropas, tas varētu arī nenotikt, vai ne? Ko tu tieši domā? Tas trends kopumā ir tās programmas slēgts iet. Nu jā, kopumā. Tad jau būtu jocīgi tā galīgi pret straumi, tagad kaut kas notiks. Nu, arī tev ir taisnība šajā ziņā, protams. Jā. Skaidrs, Valerij, varbūt tev ir vēl kaut kas, ko tu gribi mums pastāstīt, vai varbūt cilvēkiem, kas skatās, lai visi zina, varbūt, ko tu novēli mums? Es domāju, varētu vēl tātad pieminēt tādus dažus svarīgus, varbūt interesantus faktus, ka, piemēram, klienti no Amerikas, no Izraēlas, viņiem ir šis bezvīzu režīms. Jā, viņi var šeit braukt, un viņi var 3 mēnešus šeit uzturēties pusgada tas laikā. Ir interesanti, jā. Izraela, Amerika šeit var braukt, uzturēties. Jā. Bez vīzu 3 mēneši. Jā. Tad izbraukt uz cik ilgu laiku? Atkal uz 3 mēnešiem un vēl uz 3 iebraukt. 6 mēneši gadā. Tad viņi visu laiku tā var darīt? Jā, vai ilgāk uzturēties, vai tā kā iebraukt, izbraukt. Jā, tur ir saraksts ar valstīm, ar kurām ir bezvīzu režīms. Bezvīzu režīms, jā. Tas ir ārpus jau Eiropas Savienības, jo Eiropas Savienības līmenī vispār tur visu laiku var izturēties. Jā, un vienkārši, mūsu skatās, teiksim, tur nekustamā īpašuma aģenti vai investori vai attīstītāji, kuri fokusējas uz darbu ar šiem ārvalstniekiem, no vienas puses slikti ziņas par šo imigrācijas likumu, par to programmu, bet jāatcerās, ka ir šīs te valstis, kuras ir ar labu reputāciju, kur ir, teiksim, viegli pārbaudīt līdzekļu izcelsmi, un viņiem ir interesanta Latvija. Tad vienkārši vajag promotēt, strādāt. Neaizmirstiet par šo bezvīzu. Nē, tas nav bezvīzu režīms. Tas ir sanāk valstis, kuru pilsoņi var iebraukt bez vīzas. Bezvīzu, jā, tāda programma vai, var sakot, 3 mēneši var iebraukt, tad izbrauc uz 3 un tad atkal iebrauc. Un īstenībā tas varētu būt pilnīgi pietiekami kādam. Jā, jo neviens jau nepārceļās pilnībā. Jā, un tāpat arī Turcijā. Ir Turcijā 2 kategoriju pases. Ir tā saucamā green pasporti, tāds žargona, teiksim, termins. Tur ir kaut kādi Turcijas uzņēmēji, kuri tur veikuši lielu eksportu. Viņiem tā kā valdība piešķir tādu speciālu pasi. Viņa privileģētā pase, zaļā krāsā, un viņa ļauj bez vīzas arī iebraukt Latvijā. Cik ilgi? Tie paši nosacījumi, 3 mēneši. 3 ik pa 3, ja? Jā. 3. Ok. Jā. Pusgadu var uzturēties, ik pa 3 mēneši. Jā, var koncentrēties uz šādu klientu piesaisti. Tagad. Un tā kā ar viņiem strādāt. Jā, protams, arī darbā ar šiem ārvalstu klientiem ir savi izaicinājumi, kad viņi pērk un kad viņi pārdod, bet pamatā ar visu var tikt galā. Ja mēs runājam par darbu ar nerezidentiem, un tu ar to saskaries, ir smagākais ir tas, ka visu laiku kaut kas tagad mainās. Tā, ka pirms kāda laba laika tā nebija, tagad visu laiku kaut kas mainās, vai ne? Jā, tieši tā. Un problēma ir tā, ka iesaistīts ir bankas, notāri, zemesgrāmata, likums, mēs. Jā. Un ja mēs šito visu skatāmies, katram pajautāsi, kāda situācija par kaut kādu konkrētu jautājumu, var gadīties, ka viedokļi atšķirsies pilnībā. Tieši tā. Un tad, lai veiktu darījumus un lai skaidri zinātu, kāda ir situācija, tu visu laiku pēti, kas notiek. Pareizi? Tieši tā. Es vienkārši zinu, ka tā ir. Jā. Un, cepuri nost. Jā. Un arī, lai kā nebūtu, tur var izlasīt likumu vai kā, bet noteikti, ka mēs savā starpā, aģenti, cilvēki, kuri nekustamā īpašuma jomā profesionāli strādā, visu laiku apmainamies ar pieredzi. Ar iepriekšējiem keisiem, kas ir bijuši katru reizi, kā pirmā reize, tie darījumi, tāds ir. Es nezinu, vai tas ir pārmaiņu laiks, vai šodienas noskaņas ārpus Saimas jau iznāk. Visu laiku tāda sajūta, ka kaut kas mainās. Visu laiku kaut kas tad vēl kaut kas. Jā. Un šobrīd arī šis programma ir ārā un strādājam ar nerezidentiem bez termiņu uzturēšanās atļauju programmas. Tā sanāk, jā. Pircējiem noteikti ir ieteikums nebaidīties, ja jūs redzat, ka pretī ir īpašums, kur ir pārdevējs, nerezidents vai pilnvarotā persona. Vēršaties pie certificētiem starpniekiem.
Jā, prasiet pilnīgi standarts. padomu. Jā. Jā, un jums noteikti labprāt cilvēki palīdzēs, nokonsultēs, novadīs darījumu. Tieši tā. Tā kā nebaidieties, visam ir risinājums. Paldies, ka skatāties. Valerija, paldies, ka atnāci. Un vakarā mums ir tiešraidi. Tu esi Lieto? Noteikti. Tev profils SSA ir? Protams. Ļoti labi, jo ne visi tagad var uztaisīt SSA profilu, tāpat kā saņemt uzturēšanas atļauju. Jā. Tā kā tiekamies vakarā, sūtiet linkus, vērtēsim, kas jums tur uz sirds, un atbildēsim arī uz jautājumiem, arī pa darbu ar nerezidentiem. Paldies, Valerija. Jā, paldies, Igor. Jā, lai visiem veiksmīgi diena, rakstiet komentārus un piesakojiet. Tā! Jā, tā.